Labdien visiem, kas ir pieslēgušies pie attīstības tautssaimniecības komitejas sēdes numur 456.3. Tad šobrīdējā situācija ir sekojoša. Vēl nav arī Aivars pieslēdzies un nav arī Hilmārs, ja, vai kas nav. Nē, Kārlis nav pieslēdzies. Bet šobrīd situācija ir tāda. Aigars Nitišs atprasījās, jo viņš ir ārzemēs. Andrejs Gavrilovs Rīgā pie doktora. Elīna atsūtīja īziņu, ka nevar piedalīties sēdē. Kaspars Stolnieks ir iestrēdzis neceļos ar darbu jautājumiem. Māris Dimants ir slims. Līdz ar to kvorums nesanāk. Labākā gadījumā vēl pieslēdzas Kārlis un Aivars. Nu jā, bet šādi vai tādi mūsu kolēģi kvorums nesanāk. Jā, tie 4 mēs esam par maz. Vajadzīgi bija vēl 5. Diemžēl 5. mums neizdevās dabūt, tā kā šobrīd sēde būs jāatliek, bet mums ir ieradušies, tātad ir pieslēgušies cilvēki, ir speciālisti pie ārējās saites un ir atbraukuši cilvēki pastāstīt par vēja parka attīstības iespējām un par viņu projektu. Es tomēr lūgtu noklausīties viņu prezentāciju, bez attīstības komitejas sēde, tātad kvoruma nepietiekamības dēļ, tiks pārceltas, paziņosim par nākošo viņas norises laiku. Varam arī meža inženieri uzklausīt par to iespējamo virzību. Jautājums, vai būs pietiekoši tas. It kā mūsu speciālists nav speciāli jābrauc, varam atstāt arī tad, kad būs kvorums. Tad cilvēki, kas ir atbraukuši, tad lūdzu dosim jums vārdu, kolēģi, nāciet lūdzu, noprezentējiet savu pasauli. Andrīt, piedod. Ej savos darbos. Ja negribi paklausīties par vēja parkiem, varbūt gribi paklausīties, lūdzu. Slēdz ir mikrofons, ja? Tā, labdien, mans vārds ir Nauris, uzvārds Jonas, es pārstāvu uzņēmumu grupu Oxedo, kas attīsta saules un vēja parkus, enerģētikas parkus Latvijā zem branda Purple Green. Mums ir vairāki uzņēmumi šajā grupā, un tas uzņēmums, kas attīsta šobrīd vēja parku Vīpes pusē, par ko ir dzirdēts jau diezgan daudz, šobrīd Jēkabpils pusē ir zem Purple Green Solvencijā nosaukuma. Tā, mēs varam iet uz priekšu. Es tad, cik noprotu, kad laiks nav pārāk daudz mums dots, pastāstīšu īsumā. Jau varat tagad runāt drusku plašāk. Jā, plašāk. Runāšu lielākiem burtiem. Bet jebkurā gadījumā, paldies, mums ir notārs nedaudz vēlāk, bet pacentīsimies ātrāk. Jebkurā gadījumā, cik noprot, šobrīd nesanāk kvorums, bet ja ir nepieciešamība ierasties vēl, pastāstīt kaut ko arī plašākam lokam, tas viss ir izdarāms, jo gan es, gan mans kolēģis Gīns, kas ir vēja eksperts, faktiski mēs esam katru nedēļu Jēkabpils pusē un jau runājam ar vietējiem cilvēkiem gan zemļu sakarā, gan kabeļu, gan ceļu sakarā, bet varam pastāstīt arī par projektu, par ideju, par plāniem arī vairāk un plašāk. 50, ja? Kam tur ir ieslēgts mikrofons, lūdzu atslēdziet, kam bija 50? Tas bija pasūtījums droši vien. Tā, tad būtībā, kas mēs esam, ko mēs darām, mēs esam cilvēku grupa, entuziasti, kas šobrīd ir ļoti aktīvi iesaistīti zaļajā enerģētikā. Tas mūsu logo ir, ka mēs darām vairāk, un ar šo mēs domājam, ka mēs cenšamies darīt visu, lai tajā darbā, ko mēs darām, mēs ienest inovāciju, un lai tas, ko mēs uzbūvējam rītdien, pēc gada, pēc 10, tas joprojām būtu nākotnes projekts, nevis kaut kas jau ir zaudējis aktualitāti. Tā īsumā, paskatoties, kas ir darīts, ir strādāts gan biogāzē, gan koģenerācijā, gan sākotnē arī tie projekti, kas mums ir enerģētikas lielie, viņi ir bijuši tapuši kā saules projekti, bet laikam ejot un redzot, kādas ir tendences, faktiski viņi visi ir apauguši ar bateriju risinājumiem, ar vēja risinājumiem, un šobrīd ir arī vesels departaments, kas strādā ar
Vesels departaments, kas iet zaļajā ūdeņradī un visās saistītajās lietās, kas izriet no zaļā ūdeņraža, jo ilgi ogļūdeņražus dedzināt mēs nevarēsim un nevaram atļauties gan no ekoloģijas viedokļa, gan arī redzam no ģeopolitiskās situācijas, tāpēc faktiski ejam uz zaļo ūdeņradi, kas mūsdienās vairs nav rītdien, bet tā jau ir šodiena. Šī ir mūsu komanda, ļoti plašs kompetenci spektrs ir savākts mūsu uzņēmumā. Tie ir gan tehniskie cilvēki, speciālisti, gan finansisti, gan projektu vadībā, gan arī cilvēki ar reāli lielu, ja var tā teikt, megavata pieredzi gan saulē, gan vējā. Varam iet tālāk uz priekšu. Šādi izskatās Latvijas karta, tīri skatoties no mūsu projektu perspektīvas. Mēs attīstām gan enerģētikas projektus, vis tālāk tīri zaļās enerģētikas virzienā mēs esam tikuši balvu projektā, ka mums ir 400 megavatu rezervācija tīkla, esam samaksājuši depozītu, esam saņēmuši tehniskos noteikumus, esam uzprojektējuši apakšstaciju jaunu 330 un šobrīd sadarbībā ar zemnieku saimniecību Kotiņi, kas ir, domāju, ka diezgan daudziem zināma. Attīstām saules parku 400 megavatu apmērā. Jā, un tā ir tas interesantais stāsts par balvēm ir tāds, ka, kā visiem ir zināms, 2025. gadā notiek Eiropas un Baltijas valstu desinhronizācija no Krievijas, un faktiski šī ir tā vieta, kur līnija 330 tiek apgriezta. Kā kolēģis smējās, mēs atslēdzam Krieviju no tīkla, un faktiski tur mēs plānojam uzbūvēt saules parku. Iepriekš minēju, ka mēs esam šajā projektā tikuši vis tālāk, tāpēc, ka faktiski šis te projekts pārskatāmā nākotnē jau runājam tīri pāris mēnešu griezumā jau sasniedz stadiju ready to build, jeb gatavs būvniecībai, kas faktiski nozīmē, ka mums būs būvatļaujas ar izpildītiem projektēšanas nosacījumiem un varēsim ķerties klāt pie būvniecības. Jēkabpilī attīstāmais projekts Vīpes pusē, Vīpes un Mežāras pagastā šobrīd ir otrs tālākais projekts, kas mums ir tīri no enerģētikas viedokļa. Esam rezervējuši jau 330. līnijā, plānojam būvēt jaunu apakšstaciju Vīpē, un jauda ir 400 megavati, kas mums ir šobrīd tīkla pieslēgums ir rezervēts, bet uzstādītā jauda būs lielāka, jo faktiski šis te būs hibrīda parks, saule plus vējš, un nav nevienam noslēpums, ka saule spīd pa dienu un pa nakti viņa nespīd, un naktī faktiski, lai būtu labāka kombinācija, tad faktiski ir izdomāts risinājums, ka mēs liekam klāt vēju, kas šobrīd gan būtībā ir galvenais trends vispār enerģētikā Latvijā un Eiropā un pasaulē, vairāk fokusēties uz vēju, tāpēc faktiski uzstādītā jauda mums ir 615 megavati, tas ir tas, kur mēs esam arī saņēmuši gan ekonomikas ministrijas vēlāk KEM, šobrīd BVKB, atļaujas, lai attīstītu šo te apjomu. Tā, par pārējiem projektiem. Jā, Jēkabpils mums, dēļ tā, ka ir šis te lielais projekts nākotnē pārskatāmā, mēs dodamies, šobrīd ir izpētes stadija, bet dosimies arī zaļā ūdeņražu virzienā, tāpēc, ka ir ekonomiski pamatoti nosacītā tūmā būvēt arī kaut ko, kas pārstāv ne tikai ražošanas pusi enerģētikā, bet arī patēriņu pusi, jo faktiski, ja mēs runājam par balansēšanu, tad tā ir aktuāla gan tīkla stabilitātes noturēšanā, bet skatoties šobrīd tās turbulences, kas notiek enerģētikā, faktiski ir nepieciešama arī zinām balansēšana tīri no cenu viedokļa. Labā lieta ir tāda, ka mēs redzam, ka elektroenerģija būs lētāka un viņa būs stabilāka, bet lai šis te viss strādātu un attīstītos, faktiski mums ir lieliski iespēja valsts mērogā iestartēt arī enerģētikā ne tikai no elektroenerģijas ražošanas viedokļa, bet arī pievienot vērtību elektroenerģijas ražošanai, ražojot jau molekulas, gan ūdeņražu, gan amoniaka, gan aviācijas degvielas, gan citu ūdeņražu izstrādājumu veidā. Nākamais projekts no ražošanas viedokļa mums ir Saldus.
400 megawatts arī esam rezervējuši tīklā. Tur ir daudz un dažādi produkti, kas šobrīd tiek pētīti, kas varētu tikt ražoti, bet jebkurā gadījumā visiem šiem te ražošanas uzņēmumiem un blokiem viņiem pamatā ir ūdeņrads. Tāpēc iegūstam ūdeņradu un tālāk kombinējot ar citām molekulām iegūstam to, kas ir nepieciešams. Ventspils ir ūdeņraža projekts, bet ar konkrētu noslieci un pārliecību, ka mēs ražosim zaļo amoniaku, kas ļoti, pēc kā ir liels pieprasījums un faktiski šobrīd ir ļoti daudz uzņēmumu, kas ir gatavs slēgt jau nākotnes pirkuma līgumus un faktiski ap šo te ideju mēs arī būvējam šo te projektu. Mēs varam iet tālāk nākamajā prezentācijā. Runājot par šo te Vīpas projektu, šeit apakšējā daļā mēs varam redzēt laika grafiku. Mēs redzam, ka vēja parka izbūve mums ir 29. gada aprīlī. Plus mīnus ceram, ka šajos termiņos iekļūsim. Tas laiks šobrīd ir ļoti nenoteikts tīri dēļ iekārtu piegādes, kas faktiski var veikt kaut kādas korekcijas, bet tas, kas šobrīd ir izdarīts projektā, šajā ir saprojektēta apakšstacija. Šogad tuvākajo mēnešu laikā mēs plānojam pasūtīt iekārtas, kas ir būtībā galvenais potenciālais kaut kāds laika kavēklis, lai to projektu bīdītu uz priekšu. Īsumā par pašu projektu. Jēkabpils novadā Vīpas mežārs pagastos mēs redzam, ka mēs attīstīsim saules parku un vēja parku hibrīdu, kas tiks papildināts arī ar bateriju risinājumiem. Saules apjoms ir 200 megavati, vēja apjoms šobrīd sākotnējais, ja, un es ticu, ka lielākā daļa ir sekojuši arī IVN procesam, kas mums norisinās šajā projektā. Tad pieteiktais apjoms bija 37 vēja ģeneratori, ar ko mēs startējām projektā, bet faktiski šobrīd jau izpētes rezultātā, kad tika analizēti gan putni, gan cikspārņi, biotopi, ņemtas vērā arī iedzīvotāju vēlmes un redzējums, tad šis te faktiski 37 ģeneratoru apjoms ir sarucis uz 16 vēja ģeneratoriem, pie kur apjomu mēs ceram, ka arī paliksim. Tad faktiski, jā, mēs runājam par 16 vēja ģeneratoriem. Katra vēja ģeneratora jauda ražojošā jauda ir 7 megavati. Tas ir šobrīd jaudīgākās un efektīvākās vēja turbīnas, kādas tirgu ir pieejams tīri uz sauszemē uzstādāmajām vēja mastiem. Tad, kā es minēju, jā, mums ir atļaujas saņemtas ministriju, esam veikuši tīkla rezervāciju, samaksājuši depozītu un faktiski šobrīd cīnāmies ar laiku, pildot visus darbus, lai iekļautos visā un šo te projektu arī veiksmīgi novadīt līdz galam. Tad, jā, varam iet uz priekšu. Šeit var aptuveni redzēt tās investīcijas, kas ir aprēķinātas un ieguldījumi no mūsu puses šī te parka izveidei. Projekts, kā zināms, enerģētikā nekas nav lēts, diemžēl vai par laimi, bet tā gala doma ir izveidot parku, kas ir ievērojami izmēra un pienes labumu tautsēmniecībai. Protams, attīstītāji vēlmes ir, lai tas viss strādātu un lai būtu arī rentabli. Tā, varam iet uz priekšu. Jā, šeit ir redzams šī brīža aktuālais plānojums, vēja ģeneratoru novietojums, un varētu būt, ka ir interesanti gan klātienē, gan online esošajiem, jo sākotnējā apspriedē mēs startējām ar izpētes teritoriju, kurā tad tika veikta arī putnu sikspārņu biotopu pētniecība. Un faktiski šobrīd mēs startējam jau ar vēja ģeneratoriem un tiek modulēti gan trokšņi, gan vibrācijas, gan mirgošanas. Un tā ir tā ietekme, kas tiek vērtēta no cilvēka perspektīvas. Attiecīgi tad pēc šī izvērtējuma jau būs gala novietojums, ar kuru tālāk jau mēs tad startēsim gala apspriedē un uzklausīsim iedzīvotāju domas. Tā, varam iet uz priekšu. Man šķiet, ka tad būtībā viena no bažām, ko mēs ļoti bieži sadzirdam un uzklausām, vai apgalvojums, ka Latvija ir ļoti pašpietiekama un
faktiski vienīgā valsts pasaulē, kur ir jau apgādāta ar zaļo enerģētiku un mums nekas nav vajadzīgs. Savā ziņā, jā, mēs esam diezgan pašpietiekami, bet neesam nemaz tik zaļi. Ja šobrīd paskatāmies elektroenerģijas ražošana, kreisais pīrāgs faktiski parāda, jā, ka pusi no iegūtās elektroenerģijas mums ir zaļa, tā ir caur hesiem radīta, bet viss pārējais ir diezgan raibs. Un tā skarbā patiesība ar to pašpietiekamību ir tāda, ka vismaz 25% no visas elektroenerģijas, ko mēs iegūstam, tiek iegūta caur termoelektrostacijām. Un šeit, diemžēl, tā degviela, ko mēs dedzinām un iegūstam gan siltumu, gan arī elektroenerģija ir gāze. Vienam no noslēpums. Visiem ir zināms, no kurienes tā gāze ir nākuši, šobrīd gan ir pamainījies virziens. Bet jebkurā gadījumā mēs runājam par ogļūdeņražiem. Faktiski, ja mums ir jākļūst klimata neitrāliem tuvā nākotnē, tad mums ir jārēķinās, ka mums šis 25% apjoms ir jāsamazina, kas faktiski nozīmē, ka mums ir jāpierobežo vismaz tikpat daudz, un vēl tāds pats apjoms, lai mēs varētu sildīt mājas, apkurināt un viss kā citādi aizstāt šo te deficītu. Tāpēc, un faktiski, tā, mēs arī īstenībā redzam, jā, tad faktiski saražotais apjoms, ko mēs paši Latvijā saražojam, ir 4,7 terawatstundas, bet faktiskais patēriņš ir 6,8 terawatstundas, pat neskatoties to, ka ir cilvēki, kas teica, ka mēs esam pašpietiekami. Faktiski pašpietiekami mēs esam, Gintu palabos man, bet mēs esam pašpietiekami pāris mēnešus gadā, kad ir lielie pali, kad hesi ražo pietiekami daudz, un to īstenībā vakardien varēja vērot. Es domāju, arī šobrīd ieejot AST mājaslapā var redzēt, ka Latvija tiešām ir pašpietiekama, bet liela daļa laika mēs elektroenerģiju importējam. Tāpēc šobrīd ir deficīts, un mēs redzam, ka nākotnē būs vēl lielāks deficīts tīri dēļ tā, ka mums ir jāizslēdz kaut kādā laika nogrieznī termoelektrostacijas. Tā, mēs varam iet uz priekšu. Jā, tik tālu par mums, par mūsu redzējumu enerģētikā īsumā atkārtošos, ka, ja kaut ko neesam izstāstījuši šobrīd, tad priecāsimies atbildēt uz jautājumiem. Plus, jebkurā brīdī mēs varam būt atpakaļ un stāstīt, parādīt vēl kaut ko vairāk, saprotot vēlmes uzzināt no jūsu puses. Vai ir jautājumi? Man ir pāris jautājumi. Tas ir ļoti labi. Es kā cilvēks no laukiem varbūt kaut ko nesaprotu. Kas tas tāds ir? Amaņjaks un degviela. Kas tad no kā tā izcelsme un kas tāds ir? Ļoti labs jautājums, ņemot vērā kontekstu par to, ka mums ir bijuši mazgāšanas līdzekļi un visādas citādas briesmīgas lietas ar bet faktiski tas viss, ko es saku un saucu, un ne tikai es, bet arī citi ar faktiski nozīmē zaļo kursu. Tas nozīmē, ka ja šobrīd amonjaks ūdeņradis tiek iegūts caur ogļūdeņražiem, atkal mēs gāzi, naftu pārstrādājot iegūstam šīs molekulas, tad zaļais ūdeņradis, viņš tiek iegūts ar zaļu enerģiju. Vispirms ir vajadzīga zaļa elektrība, un tad vai tas ir termolīzes veidā vai citos veidos šis ūdeņradis tiek iegūts no gaisa vai no ūdens. Faktiski no ūdens. Arī tajā projektā par vīpi, tātad, ja tur citiem ir hibrīdā sadaļās, teiksim, tur gaiss un svējš un saule, tad mums vairāk vai mazāk ir tā degviela ilgspējīgā, laikam, jā. Jums vismaz te projekta sadaļā bija. Nav taisnība. Sākumā, jebkurā gadījumā ar elektroenerģiju mums ir 400 megavati jauda rezervēta tīklā, ko mēs esam apņēmušies saražot. Nu, tad šajā sakrībā man bija jautājums, jūs teicāt, ka šobrīd jums pēc projekta no vēja iznāk ārā diezgan liela jauda, tad kā jūs viņu, un saulē jums ir 200 megavati bija plānotie, šobrīd tā kā izpildās 270, kā kompensēsiet ar sauli palielinot vai kādu? Mēs kompensēsim faktiski tā, ka šis te projekts viņš ir lielāks, viņš iestiepjās arī Līvānu novadā. Mums ir pirmā IVN kārta, kas cerams noslēgsies šī gada beigās, un šogad mēs esam sākuši izpēti Līvānu novadā. Tā galvenā problēma ar vēju ir tajā, ka lai gan šķietam Latvija kaut kādos brīžos ir mazāk apdzīvot, bet faktiski
situācija, kad ir viena māja, pēc 2 kilometriem ir otra māja, vēl pēc 2 kilometriem ir trešā māja, ļoti ierobežo vispār iespēju attīstīt vēja parkus Latvijā. Tas es saprotu, ir 800 metri, jāteiks. Jā. Sakiet, lūdzu, tad arī tie jūsu plānotie ģeneratori vēja ir tā pati lielākā tā masa uz 300 metrīgiem stabiem 250, jā? Vēja masta augstums ir 150 metri, tā ir tā pati gondolas vieta. Un lāpstas garums, plus lāpsta ir 75-80 metri aptuveni. 225. Nu, jā, skatāmies. Kaut kur varbūt tas pamats un toris būs mazliet augstāks tīri, lai mēs esam vēja galvenajā plūsmā. Labi. Tad vēl viens jautājums. Es saprotu, mums šobrīd iet arī teritorijas plānojuma pārstrāde. Es saprotu, ka mēs jau šobrīd esam šo sadaļu tā kā gājuši pāri. Vai ar jums ir konsultējušies mūsu speciālisti, runājuši, un kāda ir tā tālākā virzība, lai jums tur viss ir skaidrs? Mēs esam vērsušies pie pārstāvjiem, arī attīstības pārvaldē runājuši, ir kaut kādas lietas, kas esoši. Faktiski jaunais teritoriālais plānojums, tas pieļauj šādu vēja ģeneratoru būvniecību. Tas, kas šobrīd ir, un tas ir vairāk saistīts ar pirmo kārtu, jo teritoriālais plāns tiks pabeigts 25. gada beigās, decembrī. Cerams. Es esmu runājis arī ar uzņēmumu, kas veic šo teritoriālo plānojumu. Viņi ir diezgan optimistiski noskaņot. Un faktiski tas bija diezgan liels pārsteigums un kompliments Jēkabpilī, jo salīdzinot ar citām pašvaldībām, jūs esat bijuši salīdzinoši proaktīvi šajā virzienā. Tad faktiski mēs pieļaujam iespēju, ka šai te pirmajai daļai varētu būt nepieciešams izstrādāt arī lokālu plānojumu. Jā, tas var prasīt, lai jūs, teiksim, varētu virzīties savā projektu plānā. Jā. Kolēģi, vēl kādam jautājumi? No tiem, kas ir attālināti, varbūt kādam ir kāds jautājums. Nav. Tad paldies. Jebkurā gadījumā, jautājumu gadījumā, mūsu mājaslapa ir redzama purplegreen.eu. Ja ir kaut kādi jautājumi, mūsu kontakti ir, droši rakstiet, zvaniet, tāpēc, ka informācijas apjoms ir liels un varbūt tie jautājumi uzreiz ir, vai viņi nav, pareizāk sakot, attiecīgi, tad jebkurā brīdī mēs esam šeit vai Rīgā atbildēt uz jautājumiem. Man jautājums, tad jūs gaidat uz mūsu teritorijas plānojumu, jūs tur lokāli vai detāli plānojumu nestrādājat? Es minēju, ka mēs izskatām iespēju, ka mums vajadzēs. Jā. Labi. Jo faktiski ir tā, ka gatavs būvniecībai varam drusiņi patīt atpakaļ, varbūt tās slaidiņas pāris. Vēl vienu slaidu. Jā, šeit. Tad faktiski mēs redzam, ka uz 28. gada jūniju mēs esam pabeiguši saules lauka izbūvi. Saskaņā ar esošiem normatīviem aktiem mums ir jābūt vismaz 10% izbūvētiem, kas automātiski paredz, ka mums ir jābūt izbūvētiem arī apakšstacijai pilnā apmērā. Un būvprojekts šai te vēja elektro daļai būs gatavs uz 27. gada aprīli, kas faktiski nozīmē, ka mēs jau ļoti drīz pēc tā arī sākam būvniecību, jo šeit ir tāds zināms sacensība ar laiku, lai ātrāk uzbūvētu. Tas ir arī visi investori interesēs, kā galvenais priekšnosacījums. Vienkārši papildināt šo jautājumu, varbūt var pateikt, ka mums principā pa gadu ātrāk vajag viss no šajā daļā. Principā mums ir šī gada beigas, ir tas termiņš, kad mēs, vai no nākamā gada sākums ir tas laiks, kad mēs gribētu, lai no teritorijas viedokļa mēs tur drīkstam to novietot, jo tad būs beidzies IVNs, visas sarunas ar iedzīvotājiem, visi vides jautājumi būs jau nosakti. Un tad būs tīri praktiskā tā būvniecības daļa, kur mums jābūt iespēja to uzlikt, lai mēs varam pabeigt projektu. Mums ir caur detālu plānojumu, mums ir jāiet skaidrs, ka mēs teritorijas mēs jau saprotam, tas ir nākamā gada beigas, bet ja mēs gribam tā secīgi iet un nekavēties un šobrīd
pēc tā plāna, ko mēs redzam, nu, mēs ļoti labā tempā ejam uz priekšu, tie piesaistīti arī ārvalstu speciālisti. Mums ir speciāli mūsu komandā piesaistīti arī speciālisti no Siemens komandas, gan no Spānijas, gan no Vācijas, kas mums ļoti palīdz tieši, lai ietu ātrāk uz priekšu tehniskiem jautājumiem. Tad tas ir tas, ka mēs redzam, ka būtu labi, nu, ka, lai mēs varam to izvietot, tāpēc būs šis detāli plānojums. Šobrīd mēs skatāmies to, kā Nauris minēja, skatāmies to labāko scenāriju, kā mēs varam maksimāli ātri iesākt, bet ar to mums ir jābeidz vismaz, jābūt skaidrībai, ka tas ģenerators atradīsies tieši tur, un no, nezinu, kāda iedzīvotāja vai kāds vidas jautājums nevar mums viņu nobīdīt. Es saprotu, ka pēc sabiedriskās apspriešanas un pēc to kādu nianšu, teiksim, jaunu noprecizēšanas tā jauda ievērojami samazinās, ja? Mēs ceram, ka nē, bet IVN, protams, ir tā procedūra, kas var pavirzīt. Ja jums bija plānots 30 pāri, jā, 37, jā. Tad būs Jā. kaut kādi 16, Jā. Jā. Jā, tad Jā, no jaudas viedokļa tur mēs varam kompensēt, no tā mums mainās šajā pusē, un kas ir būtiski, es domāju, mēs maksimāli ievērojot, klausamies atšķirībā, manuprāt, no citiem kādiem projektiem. Mēs mēģinām uzklausīt arī iedzīvotājus, tos racionālos, protams, kas ir kādi, teiksim, ja kāds redz un kādi ir pamatojumi, mēs maksimāli mēģinām visu to ņemt vērā. Protams, cilvēki ir dažādi un ar dažādiem stāstiem, kurš katrs, bet mēs... Protams, bet tāda Latvijā jau ziniet jau 20 gadus. Viens mikrofons, kas aiziet pa gaitu, tas ne mikrofons, bet viens ģenerators, kuram bremze nobrūk, par to zina visu pasauli. Jā, bet pārējie tūkstoši, kas strādā labi, to neviens. Bet viens tas, kas neviens negrib viņu savā pagalmā vai vispār redzēt. Tas ir pilnīgi skaidrs. Bet šeit tas galvenais virziens ir jāsaprot, tad vai nu viena iespēja, tad var nedarīt neko. Saprotams, ka ar sauli, vienu pašu sauli nevar to izdarīt. Tā ir tāda utopiska doma, ka varēs to izdarīt. Latvija, šobrīd tā ekonomika un bizness ir saliekams, bet pirmkārt tas, ka saule tikai pa dienu, otrs tas, ka novembris, decembris, janvāris principā krīt ārā saulē, un tā ir tāda ļoti nestabila forma. Tā ir ļoti laba papildinošā enerģijas forma, kas pieliekās vējam klāt. Un kas vēl gan būtiski arī, man liekas, netika minēts šajā prezentācijā, ir tieši par akumulatoriem, varbūt minēju, bet tā doma ir vēl tīri sabalansēt šo enerģijas plūsmu. Tad mēs šo skatāmies daudz kompleksāk nekā iepriekš projekts, kad uzbūvē vēju, nodeva un tad kā sanāca. Bet redzēt šo visu kā tādu kompleksu risinājumu šajā gadījumā, un tad būtu saule, vējš, akumulātori, un tad jau tā patēriņa daļa, bet tā nāk atsevišķi, teiksim, ko mēs runājam par ūdeņražiem, tas ir nesaistīti, tas ir tāds papildus, šī te pieliekās klāt šim te visam. Bet, tāds ir tās, turbīnas kļūst lielākas, otrs piemērs, ka viņas ir maziņas, bet tad viņas ir nokaisītas pa pus Latviju. Šeit viņas būs redzamas. Teiksim, tad man tas jautājums par to turbīnas lielumu, pie kuras iestājās tie nosacījumi, kad ir jāsaņem šīs visas atļaujas un ir jāiziet visa procedūra ar IVN saskaņošanu. Piemēram, vai es varu savā pagalmā uzlikt 4 kW? Līdz 2, manuprāt, pēdējais 12 ir slieksnis, kas ir tā kā brīvais, ko es pats varu savā pagalmā. Tur to var googlē iegūt. Viņš bija mazs, tas bija mazs, tas bija kā pārdesmit, varbūt. Man šeit, ka 12 ir bijis slieksnis. Varbūt, jā. Viņš bija tiešām tāds, mazs mājas patēriņam, viņš bija domāts tas daudzums, bet praktiski jebkam, kam pieskarās, viņš ir jāiziet. Kas gan arī būtiski mūsu gadījumā, mēs varējām projektu iet zem jaunā likuma, kur pirms 50 megavatiem varētu iet to IVN ātro procedūru, bet, jo mums tas pieļautu likums, bet mēs speciāli izvēlējāmies iet garo procedūru, kas ļoti būtiski, atšķirība principā ir tajā, ka īsajā procedūrā nav sabiedriskās apspriedes, kas tomēr mūsu ieskatā ir būtiski. Tas varbūt ir tāds neērtības procesa gaitā. Bet toties ir
visi paklausīt, un nav pēc tam tas kopējais, kā es minēju, protams, kāds vienmēr būs sēdēt stūrī, un viņam viss nepatiks. Bet vismaz jau šobrīd pēc pirmās apspriedzes mēs redzam, un mēs cilvēkiem esam ciešā kontaktā, un, piemēram, par apakšstaciju jau mēs uzklausot, redzot, jau pabīdam viņu nost, jau skatāmies, nu runājam ar cilvēkiem, un daudz no tiem cilvēkiem tomēr jau saprot to kopējo stāstu. Bet tas mēs ar viņiem skaidrojam, nu izejot ārā viņus redzēs. Nu viņus redzēs diezgan tālu. Jā, jo arī tajā sabiedriskajā apspriedē tā labā lieta, ko mēs redzējām, ka skaidrs, ka ir cilvēki, kuri nav mierā ar to, ka tās izmaiņas diezgan lielas nāk. Bet mēs neredzējām tādas, respektīvi, atnākšu cilvēki, kuriem bija savs viedoklis, bet viņiem bija argumentēts šīs viedoklis. Kāpēc kaut kas? Un kā Gins runā, tad faktiski mēs mēģinām izveidot arī uz vietas ar iedzīvotājiem tādu nosacīt darba grupu, lai sarunātu, kas ir tās lietas, kā mēs varam samazināt šīs nērtības. Skaidrs, ka būvniecības periodā tāpatās braukas tehnika un viena no lietām, starp citu, ko nepieminēja, ir tas, ka faktiski mēs redzam, ka mums diezgan nopietni jāstrādā pie ceļu infrastruktūras, tā skaitā pie valsts ceļa, kas tur ir, jo es tur pirms mēneša brauc, tur ar vieglo nevarēja izbraukt, kur nu vēl ar smago, kas ir, bet es runāju šajā gadījumā par valsts ceļu, es nerunāju par pašvaldības ceļiem, jo tie bija īstenībā labākā stāvoklī. Šo jūs varējāt necelt augšā, es tagad labās lietas pateicu par pašvaldību. Pavasarī mēs sliktāko redzam. Viņš būs 75, 80 metri, jā. Mēs esam veikuši ceļa izpēti no ostas līdz parka ieejai, teiksim tā. Un tik tā viss ir daudz maz ok. Nav neviens simtgadīgs ozols vai liepa nav jānozāģē, neviena māja arī nav jānospridzina. Parka iekšienē, protams, būs kaut kādas ceļzīmes, kuras būs īslaicīgi jādemontē, varbūt kāds apgaismas staps, bet tas gan ne Jēkabpilī, tas ir Madonas pusē. Kaut kādas korekcijas noteikti būs, tāpat tās būs ceļa pagriezieni, būs jānoapaļo īslaicīgi, jo, kā jūs minējāt, 75 metri, 80 metri, pats spārns plus vēl pati mašīna, tas ir neiedomājums izmērs. Tas maršruta izvēle faktiski arī ir ļoti, ļoti aprobežot un ierobežot, lai vispār to varētu atvest. Tas ir viens ir gabarīt, otrs ir arī smagums, tāpēc, ka pats ģenerators svar vismaz 65 tonnas, attiecīgi tad runa ir ne tikai par to, lai tas ceļš būtu tā vizuāli izbraucams, bet lai viņam arī nestspēja būt, tā skaitā tiltu stiprināšanas un ceļu pārbūves un arī jaunu ceļu būvniecību mēs redzam, ka mums būs jāveic. Es varu papildināt par ceļiem. Tas bija starp citu iedzīvotāji viens no komentāriem. Bija tas standarta stāsts par to, ka jūs tagad izbraukāsiet, atstāsiet un pametīsiet. Šeit ir mazliet otrādāk. Man, lai tā tehnika varētu iebraukt, tam ceļam ir jābūt perfektam, jo man savādāk tās mašīnas viss ir ļoti zemas, jo viņam tā kā viņas ir augstas, lai viņas varētu zem tiltiem pabraukt, viņas laiž lejā, cik vien zemu var nolaist tās mašīnas. Un man tiem ceļiem ir jābūt izciliem. Tas nozīmē, ka, protams, ka tajā laikā, kamēr vēl kaut kāda betona, vēl kaut kas tur braukā, tur kaut ko sabraukās, bet pēc tam, kad nāk iekšā, tad mums pēc tam priekš, ja neviens netic, ka mēs pēc tam sadarīsim, mums priekš sevis būs jāizdara, mums priekš sevis tie ceļi ir jāsatais, lai tie ceļi ir ideālā stāvoklī. Un tas ir tas, ko mēs ar iedzīvotājiem skaidrojām, ka pēc tam mums viņš jāuztaisa izbraucams, kur tie ir koplietošanas ceļi, kur jebkuri cilvēki braukās pēc tam. Tā kā tas ir ļoti būtisks faktors. Arī otrs ir pašā celtniecības laikā, kad runājot par kaut kādu labumu vietējo, jo, protams, ka viss tāds kādam konkrēti labums, bet labums būs jebkuram celtniecības uzņēmumam, kurš vēlēsies, vai tas saistīts ar betonu vai ceļu būvniecību. Neviens jau nebraukt ārzemēm to darīt. Jebkurš šeit, kam būs vēlēšanās un gribēšana, tas viss ir.
nevar vienkārši uzmest pāri vadu, pāri augstsprieguma līnijai un ieiet viņā iekšā, ir vajadzīga apakšstacija. Te ir būtiski, tas, ko minējāt par tīklu, šeit tīkla jauda ir. Mums jābūvē apakšstacija tādēļ, ka apakšstacija nepieciešama, lai savienotu šos te visus ģeneratorus savā starpā, un apakšstacija ir jānoliek, jo esoša apakšstacijā kā rozetē nevar iesprausties. Apakšstacija mums ir jāizbūvē, bet tas, ka šeit ir slodze... Mums jau, tuvāk apakšstacija ir Krustpils, līdz kurai ir ļoti, ļoti tāls, tur nesamērīgi liels izmaksas. Tur arī nevar tā pieslēgties, bet būtiski ir tas, ka jūras mala, kur sākotnēji, kāpēc visi sākotnēji vēja ģeneratori, protams, ka ir dienvidu vēji, viņi valdošie no turienes nāk Latvijā iekšā. Bet pirmkārt, tur šobrīd tas tīkls, esot galā ar visu to Kurzemes loku, nemaz tik daudz nevar paņemt. Tas ir viena no tādiem, ka viņi pat pēc izbūves, viņš jau uzreiz bija pie maksimālās slodzes, tur šobrīd projekti ir kaut kādi plānoti, redzēs, kā tur visiem, lai viss izdodās, bet viņš nemaz nav tik liels. Šobrīd tehnoloģijas pieļauj, ka var iet iekšā iekšzemē vairāk. Tas nozīmē, ka ir iespējams jau nepietik stipriem vējiem, mēs varam būvēt tālāk iekšzemē iekšā. Tā kā šeit no vairākiem aspektiem, tad pirmkārt elektroenerģijas tīkls, vietas, kur mēs atradām, kur ir iespējams, kur mēs esam maksimāli tālu no mājām, jo tās viensētas tiešām Latvijā ir ļoti, ļoti daudz. Un tas ir, mēs atradām vietu, kur sakrit gan elektrība, gan tomēr ir kaut kādi, teiksim, maģistrālie ceļi nāk arī iekšā, jo iekšējie grandceļi visā Latvijā ir līdzīgi, vairāk vai mazāk, tur tā situācija ir līdzīga. Kurzem visi jau ir pilni, tur ir šobrīd vai nu ir projekti, vai viņi jau ir pieslēgušies, bet tur ir galvenā problēma, ka jūras malu ir ļoti daudz māju blīvums, privātu māju, ir ļoti liels. Bet tur gan ir projekti var plānot. Latvija. Valsts izvēle. Katrai valstī ir vajadzīga enerģētika. Tā elektrība ir jāražo. Bet šeit ir vēl viena nianse. Vēl viena nianse, bet tas iet tālāk jau ar to patēriņu daļu, ar ūdeņradi, kurš, negrib, viņš ir jāražo, jo faktiski nafta, mēs viņu nevarēsim ilgi izmantot, eksploatēt. Un tas, ko šobrīd runā lielās milzu korporācijas, kas ir enerģētikā pasaulē, viņi saka, ka elektroenerģija faktiski ir jāražo pirmkārt tur, kur ir tuvu patēriņš, otrkārt viņi ir jāražo tur, kur viņu var saražot, salīdzinoši tirgus apstākļiem normālā cenu apjomā. Tik vienkārši. Vēl jau būtiski ir arī, ko Latvijā vēl darīt. Mēs esam latvieši, tāpēc mēs neiesim ražot elektroenerģiju Vācijā vai Anglijā vai Skandināvijā. Nē, bet vienkārši skatoties ar tā tīri strateģiski valstiski, Latvijā ir kādas iespējas. Mēs varam būvēt atomu, mēs varam kurināt koku, ja mēs ņemam vietējiem kaut kādiem resursiem. Un tad mums puslīdz sauli kaut kad drusciņi kādreiz uzspīd, un vējš mums ir. Tas ir. Jā, bet to šobrīd izslēdz. Kūdra slēdzās ārā, bet tas jau ir tāda Eiropas politika. Mēs jau ejam tajā politikā, nevis viņu mainam. Tātad, ja tas zaļais kurs ir ieviests, un kūdra ir, jā, bet kūdrā nevar iet. Jā, kūdra ir liels CO2 glabātājs. Šobrīd Eiropas koridoros vispār klejo domu, ka varētu kūdras purvus pirmkārt jau limitē izstrādi šobrīd. Otrs ir Eiropā tiek runāts paņemt Vācijas, neatceros kuru gadu praksi, bet apludināt šos te purvus tā, lai CO2 vienkārši tiek iekapsulēts. Tādas runas arī ir. Kaut ko viņi ir iekonservējuši. Tādas runas ir, jā.
Vāciešiem vēl tagad jātiek no savām peripētijām ar to, kā tikt ar to gāzi, ko viņi ir pievilkuši sev klāt šobrīd. Mēs varam daudz, līdz 5 Jā. visu laiku. Paldies visiem, paldies atvainojos kolēģiem, kas atnāca uz sēdi. Diemžēl šobrīd viņiem tātad nevarēs notikt, tā kā par jauno sēdes norises laiku es paziņošu jums. Droši vien arī individuāli uz īziņām. Visiem paldies.